Madonas novada sabiedrisko organizāciju atbalsta centrā pateicības sarīkojumā tika izteikti teju 70 īpaši paldies par nesautīgu un brīvprātīgu darbu, ko brīvprātīgie veic to cilvēku labā, kam šajos laikos klājas visgrūtāk. Vai tad visiem var pateikt paldies? Tev pašai. Tu pati vari pateikt visiem paldies. Man liekas, ka vieglāk varbūt ir kādreiz pateikt lūdzu. Paldies, mēs bieži vien aizmirstam pateikt. Lienīte Ozolniece dzīvo Lubānā, bet viņu tāpat kā daudzus pateicības pēcpusdienas klātesošos zina plašā apkārtnē. Ik nedēļu Lienīte pulcē tās Madonas apkārtnes ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, lai kopā darītu šķietami neiespējamo, dziedātu un dejotu. Es vadu deju grupu Mazais cilvēciņš, tā ir deju grupa bērniem ar īpašām vajadzībām. Ko tu tur ieraugi? Ko es ieraugu? Izaugsmi viņos, jo, ja viņš atnāk nevarīgs un bezspēcīgs un varbūt pat nolaidis rokas, gan mamma, gan bērns, tad šeit viņi iegūst dzīves prieku, radošumu un viņi sāk dzīvot. Savukārt Arita nav devusies, kā daudzi viņas vienaudži iekarot lielās pilsētas, bet pēc studijām atgriezusies savā dzimtajā Mētrienes pagastā. Nevienmēr sociālā darbinieka gaitas ir vienkāršas, ikviena saruna ar cilvēkiem prasa dzīves pieredzi un izpratni, un Arita neslēp, ka reizēm tieši tas ir pats grūtākais. Dažreiz grūti un ir tā, ka dažreiz nolaižās ķepas un gribās laisties projām, bet ir apkārt cilvēki, kuri dažreiz pamudina, uzmundrina, tad jau tā kā atkal ir aiziet un ir labi. Prieks ir, ka var saņemt kaut kādu paldies, jo dažreiz varbūt arī ir tā, ka cilvēki, tev acīs nepasaka paldies, dažreiz varbūt ir pat nepadomā to paldies, bet, ir prieks, ka šeit kāds atzīst, ka, mēs daram tādu darbu, varbūt par kuru mums netiek dots nekas cits. Līdzās jaunajiem ar savu pieredzi un prasmēm līdz cilvēkiem palīdz gan tie, kurus pašus dzīve nav saudzējusi, gan tie, kurus pašus slimība moka ikdienu. Neviens no klātesošajiem negaida samaksu, bet saņemot pateicības ziedu, viņiem acīs sariešas asaras. Ārijas Sekste savu rozi atdāvina dzīves biedrei, ar kuru kopā plecu pie pleca jau 60 gadu. Satiekot uz ielas, kad tu kādu satiec, un arī saki labdien. Un varbūt pārējot garām, mēs nepamanām, kur viņš pēc tam paliek. Ir tā iespēja un tā izdevība patiešām arī pateikt to paldies. Ir labi, ka līdztekus peripētijām ap banku krīzēm un finanšu izmeklēšanām mēs atceramies par tiem, kas bez samaksas klusām, bet dienu no dienas dara līdzcietības darbu citu labā.